4 gadus pēc šī kara sākuma parastie krievi ir sākuši darīt kaut ko tādu, ko Kremlis 25 gadus bija rūpīgi centies nepieļaut. Viņi runā kamerā, izmantojot savus īstos vārdus un publiski apšauba Vladimiru Putinu. Viņi apšauba viņa lēmumus, viņa korupciju un pat viņa mīļākās. It kā ar to vēl nepietiktu, Zeļenskis arī izteica brīdinājumu, kam Putins nav gatavs. Un tas patiesībā nav brīdinājums, tas ir solījums. Savā jaunajā intervijā Zeļenskis sacīja, ka dažu nedēļu laikā Maskavā katru dienu ieradīsies tūkstošiem Ukrainas dronu. Pašlaik Maskava tiek apšaudīta ar 100 dronu, teiksim, reizi nedēļā. Bet 1000 katru dienu noteikti nozīmē, ka šis karš sasniegs intensitāti, kam Putins nav gatavs. Tāpēc šajā video es vēlos jums izskaidrot to, kā šobrīd visā Krievijā sabrūk bailes. Tad mēs arī runājam par influenceri, kura ir miljoniem sekotāju un kura publiski pateica Putinam, ka no viņa nebaidās. Un, protams, labākā šī kara ziņa. Krievu politiķis, kurš tiešraidē zaudē prātu. Viņam tika uzdots jautājums, kāpēc viņš nav frontē. Un tad mēs piedzīvojām sabrukumu, kādu, manuprāt, mēs vēl nekad nebijām redzējuši. Bet vispirms sāksim ar parastiem krievu vīriešiem, kuri dara kaut ko tādu, ko parastie krievi pirms 4 gadiem vienkārši nedarīja. Es domāju, jūs saprotat, ko es domāju. Mani sauc Sems. Jūs skatāties Business Basics un sāksim ar lielāko stāstu. Es domāju, ka jūs zināt, ka lielākais drauds Putina varai nav sankcijas vai pat ne šis karš. Tas ir Krievu sabiedrība, kas vairs nebaidās no viņa. Un par to mēs esam runājuši jau ļoti ilgu laiku. Nu uzminiet, ko? Tas sāk notikt. Krievijas iedzīvotāji tagad publiski tieši kritizē Putinu. Visu šo laiku viņi kritizēja politiķus, varbūt kritizēja armiju, bet viņi nesauc Putinu vārdā. Bet tagad viņi atklāti runā par viņa korupciju, kritizē viņa politiskos lēmumus un arī viņa personīgo dzīvi. Viņi publiski cilā jautājumus par viņa mīļākajām un viņa meitām. Paskatieties, te ir fragments. Vladimirs Vladimirovičs, labu nakti. Labvakar, Vladimirs Vladimirovičs. Jūs zināt, Vladimirs Vladimirovičs, ļaujiet man jums pastāstīt nelielu noslēpumu. Šeit tuvumā ir degvielas uzpildes stacija, kurā patiešām ir benzīns. Vai varat tam noticēt? Vienīgā problēma ir rinda. Tev jāgaida pāris stundas. Es varētu tev nosūtīt atrašanās vietu, bet turi to noslēpumā. Citādi rinda izstiepsies vēl par vairākiem kilometriem. Pastāstiet man, Vladimirs Vladimirovičs, kā tas ir iespējams, ka raķetes un droni var brīvi lidot pāri Krievijas teritorijai un iznīcināt naftas pārstrādes rūpnīcas un degvielas noliktavas? kas iznīcina naftas pārstrādes rūpnīcas, uzglabāšanas iekārtas. Kas notika? Pēc 25 gadiem neviens nepapūlējās izveidot pienācīgu pretgaisa aizsardzību. Kur ir visi tie S-300, S-400 un S-500? Pārdevāt tos Turcijai un visiem pārējiem, vai ne? Pareizi. Jums bija svarīgākas lietas, kur tērēt naudu. Jūsu villas, pilis, jahtas. Kā gan citādi Voloģa varētu tikt pie vēl vienas jaunas jahtas? Man arī vajag vienu. Kur palika visa nauda, Vova? Tu visu nozagi, bet aizmirsi aizsargāt valsti. Viņi, bet sev pakaļ taču nepiesēdz. Kā tā varēja notikt? Tātad, ko mēs tagad darīsim? Naktis pavadīsim gaidot pie degvielas uzpildes stacijām, bet dienas darbā. Iespējams strādāt dienā. Starp citu, kur palika Kabājeva, Vova? Aizbrauc ar tavu jahtu? 2 kara kuģu pavadībā? Kara kuģiem. Tas ir kara laiks. Un šis it kā ir kara laiks. Vai tu esi pilnīgi sajūcis prātā? Krievija taču ir jāaizsargā. Tas taču ir tavs darbs, bet tev ir pilnīgi vienalga. Acīm redzot, tev ir pie kājas. Vai varbūt tu vienkārši nevari? Vai Kabājeva dodas prom? Vai viņa vienkārši aizgāja paņemt vēl vienu rokas somu? Vova. Vova, nu, tu jau zini pārējo. Tu saprati. Tagad sieviete, kur tika minēta tajā video, ir Alīna Habibala, kur agrāk bija vadošā vingrotāja Krievijā, bet tagad plaši tiek ziņots, ka viņa ir Putina mīļākā, varbūt pat viņa otrā sieva. Krievijas iedzīvotāji jau gadiem klusībā izsmē šīs attiecības, bet tagad viņi to dara publiski. Putins no vienas puses dzīvo greznībā ar daudz jaunāku bijušo sportisti, kamēr parastie krievi tagad stāv rindās pēc benzīna valstī, kura it kā balstās uz benzīnu. Cilvēki agrāk Krieviju sauc par pasaules degvielas uzpildes staciju. Tagad, kad benzīna nav, tas patiešām maina sabiedrības skatījumu uz Putinu. Starp citu, Putinu kritizē ne tikai viens cilvēks. Tas notiek no visām pusēm. Ir vesela publisku balsu tīkls, kas arī pievienojas šai kritikai.
Pavisam nesen sieviete ar miljoniem sekotāju, kuras auditorija visticamāk Putinam īpaši nerūpēja, jo viņa agrāk bija modes blogere, influencere, kā jūs viņu gribat saukt. Viņa sāka publiski teikt, ka nebaidās no Putina, tāpēc kā viņš vada valsti. Viņa nevēlas dzīvot valstī, kur nav interneta, kur nav degvielas, kur nav pieejas tādiem ziņapmaiņas pakalpojumiem kā Telegram. Tagad, pirms es jums parādu šo klipu, es gribu parunāt par ekosistēmu, par kuru, manuprāt, mēs puiši īsti nerunājam. Jo es nezinu, pat šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, ir liela tiešsaistes vide, kurā dominē sieviešu influenceri. Es zināju, ka tās ir lielas, vai arī man likās, ka tās ir lielas, bet es nezināju, cik patiesībā lielas tās ir. Un uzmini, ko. Es pieņemu, ka Putins visticamāk bija tajā pašā situācijā, kur viņš patiesībā nezināja, cik liela ir šī tiešsaistes sfēras daļa. Un, kad šis klips parādījās, tas iegūta 30 miljonus skatījumu. Saruna kļuva tik liela, ka Kremlim nācās reaģēt. Tāpēc mēs par to runājam, jo svarīgi nav tikai tas, ko viņa saka, bet arī tas, kā cilvēki reaģēja pēc šī video parādīšanās. Un tas mums daudz ko pasaka par to, cik liela neapmierinātība patiesībā valda visā Krievijā. Paklausieties. Kur mēs vispār dodamies? Kādos nekurienēs viņi mūs ved? Viņi slēdza Instagram, Telegram, YouTube. Viņi atņēma visu. Internets tika pilnībā atslēgts visur. Labi, tagad paņemsim vēl dažus lopus un vienkārši atslēgsim ūdeni un elektrību un sēdēsim tur, mirsim. Es nezinu, uz kurien tas viss ved. Es to saprotu. Protams, ir jāveic noteikti drošības pasākumi, bet šeit tas jau ir kaut kas. Man šķiet, ka tas ir kaut kāds pārmērīgums un pārspīlējums. Mums ir jāatgūstās. Mums kā sabiedrībai kopumā ir jāpieceļās un jārunā par to. Kas tas ir? Tas nav pieņemami. Kas pie velna ir šis sasodītais sūds? Tas neizskatās ne pēc kā. Mēs neklusēsim. Mēs neklusēsim. Viņas vārds ir Viktorija Boņa. Viņa ir bijusī Krievijas televīzijas vadītāja un pašreizējā starptautiskā modes ietekmētāja. Viņa nedzīvo Krievijā. Man šķiet, ka agrāk viņa bieži apmeklē šo valsti. Viņa dzīvo Monako, bet visi viņas sekotāji ir Krievi. Ja jūs apmeklējat viņas lapu, viss ir krievu valodā. Tāpēc var ļoti viegli pieņemt, ka lielākā daļa viņas sekotāji ir no Krievijas. Šis video, ko viņa publicēja, patiesībā ir 18 minūtes garš un ieguva 30 miljonus skatījumu. Un viņa runā par daudzām dažādām problēmām, kas viņai ir ar Putinu. Bet es vēlos nolasīt šo teikumu, kas iespējams ir visspēcīgākais. Par šo teikumu runā visi Krievijā. Viņa saka, un es citēju: cilvēki baidās no jums, Putinu. Blogeri baidās. Mākslinieki baidās, gubernatori baidās, bet cilvēkiem nevajadzētu baidīties no sava prezidenta. Es nebaidos. Tagad viņas video ir aicinājums uz revolūciju, taču reakcija uz to ir daudz zīmīgāka nekā pats saturs. Vispirms mums bija Krievijas komunistiskās partijas līderis, kurš teica, ka ja Vladimirs Putins šo video neuztvers nopietni, varētu notikt Krievijas revolūcija 2.0, vēl viena boļševiku revolūcija. Es domāju, jūs varat saprast, kāpēc komunistu līderis to saka. Bet tomēr fakts, ka viņš atbild modes influencerei Instagramā, noteikti par kaut ko liecina. Un ne tikai komunisti atbildēja. Pat Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, viņas bažas ir pamatotas un viņš tās izskatīs. Tad mums bija Kremļa iecienītākais propagandists Solvojs, kurš viņu nosauca par izsmeltu. Jūs varat izlasīt, kas tas ir. Tad mums bija vēl viena raidījuma vadītāja, kur brīdināja Kremlis par sacelšanos sieviešu vidū, kur uzņēmumi tiek slēgti, kurus nespēja tikt līdz pieaugošajām hipotekāro kredītu likmēm un kuru bērniem tiek liekta piekļuva augstākajai izglītībai. Šī būs lielākā plaisa starp sabiedrību un varu, kādu Krievija jebkad ir pieredzējusi. Lielākā daļa Krievi ir apolitiski un piesardzīgi pret valdību. Viņi pauda atbalstu karam vienkārši, lai izvairītos no personīgām sekām. Taču tagad aptaujas rāda, ka lielākā daļa vēlas, lai šis karš beigtos pēc iespējas ātrāk. Iepriekš Kremlis izmantoja viņu klusēšanu kā pierādījumu, bet tagad Krievi publiski izsaka savu nostāju pret karu. Tāpēc Kremlis vairs nevar apgalvot: hei, paskatieties, neviens nesūdas par karu. Tas nozīmē, ka viņi to atbalsta. Tā viņi rīkojās 2022. un 2023. gadā. Un tagad vēl viena svarīga lieta, kam jāpievērš uzmanība, ir aptauju rezultāti, kas nāk no Krievijas. Protams, mēs nevaram īsti uzticēties šīm aptaujām, jo tās vienmēr ir viltotas. Taču kara sākumā, pirmajos 2 gados, aptaujas vienmēr rādīja, ka atbalsts karam un atbalsts Putinam ir ārkārtīgi augsts. Taču pēdējos mēnešos, 2026. gadā, šie aptauju rezultāti, pat ja tie ir viltoti, krītās. Tātad pat ja mēs nevaram uzticēties konkrētiem skaitlim, es domāju, ka virziens, fakts, ka aptaujas, viltotās aptaujas krītās, tas mums kaut ko pasaka par to, kā Krievi patiesībā jūtās
un kā Kremlis uz to visu reaģē. Tas nozīmē, ka esmu pārliecināts, ka Kremlis kaut kādā veidā, vienā vai otrā veidā, kontrolē aptauju rezultātus. Tātad, ja pats Kremlis publicē skaitļus, kas rāda, ka atbalsts ir samazinājies, tas nozīmē, ka Putins zina, ka atbalsts ir samazinājies. Tagad vēl viena lieta, par ko šeit jārunā, ir iemesls, kāpēc visi sūdzās. Un es domāju, ka tas patiesībā ir vienkārši cilvēka daba. Tā nav tikai krievi īpatnība, ka cilvēki īsti neuztraucās, ja kaut kas notiek ļoti tālu no viņiem, un tas viņus neietekmē. Tāpat kā krievi, kuri šobrīd sūdzas, piemēram, tajos 2 video, ko skatījāmies šajā video, un visi pārējie klipi, ko līdz šim esam redzējuši, cilvēki vienmēr sūdzās, piemēram, par gāzes trūkumu, vai to, ka nav interneta, vai ka nestrādā Telegram, vai ka nestrādā Instagram. Viņi sūdzās par sīkumiem, tajā pašā laikā ignorējot miljoniem krievu, kuri cieš vai mirst frontē. Krievus tas patiesībā neinteresē, bet viņus uztrauc sekas karam, ko sāka Putins. Es domāju, ka zināmā mērā tā vienkārši ir cilvēka daba, kad cilvēki savas intereses liek augstā par visu pārējo. Tomēr tas mums kaut ko pasaka. Vienīgais iemesls, kāpēc mēs redzam sūdzības, ir tas, ka karš ir atnācis mājās. Krievijā degvielas trūkums ir tāpēc, ka droni trāpa naftas pārstrādes rūpnīcās un naftas termināļos. Un interneta traucējumi patiesībā netieši ir saistīti ar jūsu droniem. Redziet, Starlink Krievijā nestrādā. Tas ir kā ģeogrāfiski ierobežots. Tātad pat, ja Ukraiņiem ir šis Starlink terminālis, kas ir, ziniet, legāls, viņi to var izmantot. Viņi to nevar izmantot virs Krievijas, jo satelīts vienkārši nepieslēdzās. Tātad, kā Ukraiņi ir apgājuši šo problēmu, ir izmantojot autonomus dronus vai izmantojot Krievijas simkartes vai Krievijas, telekomunikācijas signālus. Un tieši tāpēc Putins ir atslēdzis internetu. Un kad es saku, ka Putins ir atslēdzis internetu, patiesībā viņš ir atslēdzis mobilo internetu, kur neviens nevar izmantot internetu, ja viņi izmanto savu simkarti. Tātad droni cerams arī nevarēs to izmantot. Tā ir cerība, bet diemžēl neizskatās, ka Ukraiņu dronu uzbrukumu skaits samazinātos. Patiesībā, kā tikko solīja Zelenskis, viņš vēlas sākt sūtīt 1000 dronu uz Maskavu, ja Putins nepiekrīt mieram. Tagad mēs parunāsim par šo solījumu jau pēc mirkļa, bet pirms tam mums jārunā par to, kas notiek svarīgākajā teritorijā, ko Putins jebkad ir pieprasījis. Šobrīd turīgie krievi burtiski krāmē savas mantas, kravā savas somas un pamet Krimu. Es nemaz nejokoju. Paskatieties uz šo ziņojumu. Šis ziņojums fiksē konkrētu tendenci, kas sākās aptuveni pirms 2 nedēļām. Turīgie krievi Krimā tagad atklāti pieprasa pārvākšanās pakalpojumus caur Telegram kanāliem, pārvākšanās palīdzību un transportu, vērtīgu mantu pārvadājumus. Parādās arī sludinājumi, kuros tiek piedāvāti privāti helikopteru vai laivu transporta pakalpojumu izbraukšanai no Krimas. No vienas puses ir saprotams, kāpēc Krievi vēlas izkļūt no Krimas. Paskatieties, ko Ukraina ir darījusi pēdējos 5 gadus. Mēs esam veidojuši vairākus video par šo tēmu, bet tomēr šeit ir blakus efekts vai pilnais efekts tam, ko Ukraina ir darījusi. Krimā nav degvielas, nav elektrības, bankas ir slēgtas, veikalu plaukti kļūst tukši. Ukraina uzliek loģistikas blokādi pa sauszemi un jūru, vienlaikus iznīcinot visu enerģētikas infrastruktūru pussalā, lai piespiestu Krievijas okupantus aiziet brīvprātīgi. Tagad man šķiet visinteresantākā šīs situācijas daļa ir tā, ka šī operācija, loģistikas blokāde, kā to sauc Ukraiņi, sākās aptuveni pirms 3-4 nedēļām, varbūt 5 nedēļām, vai ne? Ja vēlaties būt dāsni, tad 5 nedēļu laikā mēs redzam, ka Krievi burtiski pamet salu. Tas parāda, cik liela vara Putinam bija pār salu pat pirms visu šī sākās. Un patiesībā šī bēgšana ir kļuvusi tik nopietna, ka bankas Krimā vienkārši pārtrauc izmaksāt naudu. Viņi klientiem saka: hei, jūs šobrīd nevarat izņemt naudu, bet varbūt atnāciet vēlāk. Paskatieties uz šo video fragmentu. Dāmas un kungi, vai varu lūgt jūsu uzmanību? Šobrīd nav iespējams izņemt noguldījumus. Šodien skaidra nauda nav piegādāta. Pagaidiet, mēs vispār neko nevaram izņemt. Līdz brīdim, kad atvedīs skaidro naudu, jā. Furgoni no kontinentālās daļas vēl nav atbraukuši. Viņi tos vēl nelaiž iekšā Krimā. Tāpēc daži krievi, kas dzīvo Krimā, tagad atklāti jautā: hei, kāpēc mums vispār vajag Krimu? Tas sagādā tik daudz galvas sāpju. Mēs tērējam tik daudz naudas tās aizsardzībai, un mums pat neizdodas to aizsargāt. Tad kāpēc mēs turamies pie šīs teritorijas? Kāpēc mēs nevaram vienkārši koncentrēties uz savu valsti? To jautā krievi. Paskatieties. Par ko Krievi runā gaidot rindā pēc benzīna? Jūs visi zināt, ka jebkāda veida protesti Krievijā ir aizliegti. Pat vienpersoniski piketi ir aizliegtas. Taču situācija ar benzīnu ir pārvērtusies par sava veida spontānu sapulci. Vienīgo mītiņu. Cilvēki vienkārši ir spiesti stāvēt šajās rindās un, protams, apspriest interesantas tēmas. Zini, par ko viņi runā rindās? Viņi saka: kāpēc mums vispār vajadzīga tava Krima? Mums vajag tavu Krimu. Kāpēc mums vispār vajadzīgi šie Ukraiņi, kuri mums sagādā visas šīs problēmas? Es citēju viņus tieši.
Vakar, pēc tam, kad es publicēju ierakstu par rindām Krimā un enerģētikas krīzi, apmēram 30 cilvēki man uzrakstīja privāti. Viņi ir dusmīgi uz varas iestādēm, un šādas sarunas notiek arvien biežāk, un viņi raksta. Viņi ir dusmīgi uz varu, un šīs tēmas tiek apspriestas, pārunātas. Šādi izskatās beigu sākums Krievi. Beigas ir tuvu, Krievi. Tagad tas viss mūs novada pie paša izcilākā intervijas fragmenta, kas šogad nākus no Krievijas. Šis fragments ir par Krievijas valsts domas deputātu. Tas nozīmē, ka viņš ir esošs Krievijas parlamenta loceklis, un viņš kandidē uz pārvēlēšanu. Tāpēc viņam ir priekšvēlēšana kampaņa. Viņš dodas apkārt un vada savu kampaņu, kā to dara politiķi visā pasaulē. Šī intervija ir daļa no šīs kampaņas, un viņš piedalās publiskā jautājumu un atbilžu sesijā, kur intervētājiem ir jautājumi no iedzīvotājiem. Iedzīvotāji iesniedz šos jautājumus, un intervētājs tos lasa politiķi priekšā. Tad viņš nonāk pie jautājuma, kuru iespējams nebija gaidījis. Jautājums ir, ja jūs tik ļoti atbalstat šo karu, kāpēc jūs neesat frontes līnijās? Kāpēc jūs sēžat šeit Maskavā, droši vien Graznā pilī vai viesnīcas numurā, kā nu kurš to iztēlojas? Kāpēc jūs nedodaties uz frontes līnijām un necīnāties par to, kam ticat? Tagad atkal šis nav kaut kāds traks vai nepiedienīgs jautājums. Tas ir ļoti acīm redzams jautājums, ar kuru politiķi kara laikā saskarās visu laiku. Bet reakcija liecina, ka šis cilvēks nebija gatavs šādam jautājumam. Un patiesībā tas šodien aizstāja mūsu joku sadaļu, jo šī intervija ir vienkārši tik lieliska. Tātad, kā vienmēr, ja tev patīk, nospied abonēšanas pogu zemāk. Ja jau esi abonējis, vienkārši pārliecinies, ka esi nospiedis patīk pogu. Bet te ir tas fragments. Patiesībā viņš nesaka, kāpēc. Tātad, kāpēc deputāts Žuģurovlovs, kurš aicina visus vienoties, ka dzīvība nav svarīga, šodien atrodas Maskavā? Pastaiga. Tas ir pilnīgi aizskaroši. Kāpēc? Tāpēc, ka es šobrīd esmu Maskavā. Tikai tāpēc, ka sāks vēlēšanas. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc esmu Maskavā. Bet kopumā es tur esmu kopš 2014. gada. Es jau sākumā teicu, ka Pjatnaškas vienībā vai tu esi SMO dalībnieks? Nē, es neesmu dalībnieks. Kā tu vari nebūt SMO dalībnieks? Tev vajag papīru, tev vajag sasodīt apliecību, vai tev vajag reālu dalību? Ej uz Pjatnašku un pajautā, ko es tur daru. Klausieties visi. Nē, pagaidi. Man nav nevienas valsts balvas. Nevienas. Ej un pajautā frontē, kur ir Žuģurovlovs. Ej un pajautā, ko tu saproti? Tev vajag apliecību? Iebāz to sasodīto apliecību sev pakaļā. Saprati? Tāpēc nemet man virsū pretenzijas, ka tu kaut ko prasi, bet pats nedari. Es biju pats pirmais tur 2014. gadā, kad Kuce pilnīgi neviens no jums tur nebija. Neviens no jums. Es biju vienīgais Zakarčenko inaugurācijā. Un tu man saki, parādi savu papīrīti. Man viņu sasodīt nevajag. Tāpēc, ka tu nesaprati, ka visiem deputātiem ir aizliegts tur piedalīties, izņemot ar atļauju. Bet Malonovs piedalās. Es tev vēlreiz saku. Tad tur ir viņu vesela kaudze varoņi. Skaties, lūdzu. Es nezinu, kur viņš piedalījās. Es zinu, kur es piedalījos. Un man ir čaļi, kas tur nomira. Un es tur nenomiru. Ne jau tāpēc, ka slēpos aiz viņu mugurām. Un godīgi sakot, man ir pilnīgi vienalga. Tā kā tu esi pieķēries nepareizajam cilvēkam stāstot man, kur man vajadzēja būt un kur nevajadzēja būt, pats sēžot Maskavā. Man tevi nevajag, lai tu sēdētu šeit un ierakstītu interviju ar mani. Ej dirst, ej pats tur. Tu ej pats tur, tu ej tur, Vasja. Es eju tur pats. Starp citu, vai jūs pamanījāt, ka viņiem falā bija viena no tām plāksnēm? Tajā pašā laikā YouTube Krievijā tehniski ir aizliegts. Tas nav oficiāli aizliegts, bet, ja tu izmanto, teiksim, Krievijas Wi-Fi vai Krievijas internetu vai Krievijas mobilo sakartīklu, cik saprot, ja tev ir piekļūtām, tu patiesībā nevar ielādēt YouTube vietni. Vienkārši ielāde aizņem tik ilgu laiku, ka neviens to neizmanto. Bet, ja izmanto VPN, tu joprojām vari piekļūt YouTube. Tātad iespējams ir daži krievi, kas skatās šo video no Krievijas. Bet neoficiāli šī vietne būtībā ir aizliegta, jo ik viens, kam nav VPN vai kas nezina, kā izmantot VPN, nevar apmeklēt šo vietni. Tikmēr Krievijā ir cilvēki, kas lielās ar YouTube apbalvojumu. Bet atgriežoties pie apspriežamās tēmas, es domāju, ka ir saprotams, kāpēc Putins vairs īsti nedod intervijas bez scenārija. Iedomājieties, ja kaut kas tāds notiktu ar Putinu, kurš jau kļūst diezgan vecs. Un man šķiet, ka viss, ko viņš tad lasa vai saka publiski, vienmēr ir iepriekš sagatavots. Pat intervijās ir pievērsta uzmanību. Viņš nekad neskatās uz intervētāju. Viņš skatās uz sāniem. Un atkal mēs nezinām, kas tur ir, bet ja jums būtu jāmin, ja jums patiktu slēgt derības, es liktu uz to, ka viņš lasa kaut ko, kas ir iepriekš sagatavots, vai teleprompterī, kad viņš sniedz atbildes. Tātad kāds viņam burtiski dod atbildes, un tad viņš tās nolasa. Un pat šādi gadījumi ir ļoti, ļoti reti. Parasti viņš vienkārši sniedz runu, kurā ļoti atklāti lasa no papīra, kas ir saprotami. Daudzi politiķi lasa runas, bet Putins ir kaut kā atteicies no intervijām. Bet jebkurā gadījumā atgriezīsimies pie Maskavas, jo bailes pilsētā ir lielākās, kādas jebkad esmu redzējis. Policisti apspiež pat vismazākās neapmierinātības pazīmes, un es pat nevaru pietiekami uzsvērt šo nākamo stāstu. Jūs atceraties, kā
Covid laikā vai laikam pēc Covid ierobežojumiem Ķīnā bija protesti, kur ķīniešu policisti arestēja ikvienu, kurš vienkārši turēja tukšu baltu lapu, jo viņi teica, hei, mēs zinām, ko tu gribi pateikt, un tu to nevar teikt šeit Ķīnā. Tātad tev arestē tikai par to, ka turi rokās tukšu lapu. Uz lapas nav pilnīgi nekā, tā bija vienkārši tukša lapa. Es domāju, ka Maskava ir sasniegusi to pašu līmeni. Pievērsiet uzmanību klipam uz ekrāna, un es paskaidrošu, kas notiek. Tātad šis ir klips ar krievu pusaudzi, kurš vienkārši stāv uz ietves un māj ar roku garām braucošam policijas mikroautobusam. Mēs varam pieņemt, ka tas ir policijas mikroautobus, ņemot vērā to, kas tūlīt notiks. Man šķiet, ka viņš neko neteica. Viņš vienkārši māja ar dievas. Varbūt viņš vienkārši cenšas būt pieklājīgs. Varbūt tas nav domāts kā kaut kas negatīvs, jūs zinat. Bet tad paskatieties, kas notiek tālāk. Pilnā ekipējumā tērts policists izskrien ārā, nogāž viņu zemē un pēc tam arestē šo puisi. Tas viss tikai par to, ka viņš pamāja ar dievas. Ja tas nav pārmērīga reakcija, tad es nezinu, kas ir. Un šeit ir svarīgi atcerēties, Maskava ir lielākā pilsēta Eiropā, ne tikai Krievijā. Manuprāt, tur dzīvo 13 vai 16 miljonu cilvēku. Un šāda ir vide, kurā viņiem jādzīvo. Tagad iedomājieties, kas notiek, kad 1000 dronu sāk ierasties pilsētā tikai tāpēc, ka Putins nevēlas izbeigt viņa sākto karu. Tieši to arī Zelenskis sola. Paskatieties uz šo paziņojumu. Pirms 2 dienām Zelenskis sniedza interviju Financial Times, un iespējams šis bija šokējošākais komentārs, kas izskanēja šajā intervijā. Kad mūsu dziļie triecieni nesasniedz Maskavu un Sanktpēterburgu, Putins par to daudz nedomāja. Viņš saprata, ka karš ir tālu no Kremļa. Protams, kad viņš sajutīs, kas notiek Maskavā, viņš sāks saprast, kas notiek Kurskas, Belgorodas un Brjanskas reģionos. Viņš sāks apjaust situācijas realitāti. Kad Maskava sāks sasniegt nevis 100, bet 1000 dronu. Kad viņš to sajutīs un redzēs, viņam ieteiks pārcelties kaut kur aiz Urāliem. Tātad būtībā doties vairāk uz austrumiem, slēpties no Ukrainas droniem. Tas būs brīdis, kas atvērs jaunu nodaļu ceļā uz kara beigām. Jo tālāk Putins būs no Maskavas, jo tuvāk būs kara beigas un miers. Viņš baidās par savu dzīvību. Un tad ir elites. Kur dzīvo Krievijas elites? Maskava un Sanktpēterburga, 2 galvenās pilsētas. Šīs vietas tiks sasniegtas, jo tieši tur tiek pieņemti lēmumi mūs nogalināt. Tāpēc dziļie triecieni ir atstājuši un turpina atstāt lielu ietekmi. Mums jāturpina strādāt pie tā. Tas ir nepārtraukts, grūts un ikdienas darbs. Mums visiem jāpaliek koncentrētiem un enerģiskiem. Varoni ir frontes līnijā. Un mums visiem, visai valstī, ir jāturpina viņiem nest šāviņus. Ja mēs to darīsim, mēs atnesīsim taisnīgu un spēcīgu mieru Ukrainai. Tas mums nozīmē uzvaru. Tagad ne tikai Ukraina saka, ka šis karš ir mainījies. Arī Kremlis kaut kādā ziņā sāk to atzīt. Atcerieties, kad Putins uzsāk šo karu, viņš to nosauc par īpašu militāru operāciju. Viņš patiešām ticēja, ka 3 dienu laikā Krievijas karavīri maršēs Kijevā, svinēs Kijevā. Tagad es domāju, viņi atsakās no šī termina. Viņi vairs nesauks to par īpašu militāru operāciju. Kremļa pārstāvis publiski saka, ka tas tagad ir karš. Paklausieties. Šeit mums ir Dmitrijs Peskovs. Notiek karš. Tas ir īsts karš. Kāpēc tas ir karš? Tas viss sākās kā īpaša militāra operācija, bet turpinās kā karš. Jo Kijevu atbalsta Berlīne, Parīze, Hāga, Oslo un, diemžēl, Vašingtona. Tagad lūk, kas ir interesanti. Vārda karš lietošana šobrīd Krievijā ir krimināls pārkāpums. Tas ir novedis pie žurnālistu arestiem, tas ir novedis arī pie civiliedzīvotāju arestiem. Bet tagad pats Kremlis maina formulējumus, ko tas lieto. Tagad tas varbūt nenozīmē, ka Kremlis patiešām atzīst sakāvi. Satraucošā daļa ir tā, ka tas varētu būt juridisks pamats masīvai eskalācijai. Varbūt Putins vēlas, jūs zinat, veikt vēl vienu mobilizācijas kārtu, vai varbūt viņš vēlas ieviest ārkārtas stāvokli. Vai arī viņš vienkārši vēlas ierobežot tās pamatbrīvības, kuras krievi šobrīd izbauda. Piemēram, jūs zināt, kā viņi var iet internetā un publicēt dažus video, kuros kritizē Putinu. Bet man šķiet, ka tas viņu sāk ietekmēt, un šī varētu būt viņa metode, kā vēl vairāk pastiprināt represijas. Sakot, ka šis ir karš pret rietumiem, viņš būtībā vēlas sagatavot Krievus vēl stingrākam ierobežojumam, nekā viņi jebkad iepriekš ir pieredzējuši. Jo pat labāk, pat Maskavā cilvēki publiski runā par degvielas krīzi. Šī ir valsts galvaspilsēta, un Krievija nespēja nodrošināt visus nepieciešamos resursus saviem iedzīvotājiem. Paklausieties, ko saka šī sieviete. Parunāsim par to, ka Maskavā vairs nav benzīna. Šobrīd tā arī ir. Es braucu pa Maskavas apvedceļu, esmu pabraukusi garām vairāk nekā 15 degvielas uzpildu stacijām, un ziniet ko? Tā ir taisnība. Nevienā no tām nav benzīna. Vismaz 95. markas.
Es pat esmu gatava stāvēt rindā stundu un maksāt 2 reizes vairāk nekā agrāk. Es tikko samaksāju 2700 par 27 litriem. Kur vēl kaut ko tādu var redzēt? Man vairs nav palicis nekāds benzīns. Es tikko stundu braucu un nekur nav benzīna. Un te ir jautājums, vai es tikšu līdz savai vietējai, vai atradīšu vismaz vienu degvielas uzpildes staciju, kur varēšu uzpildīt jūsu iemīļoto dārgo 95 pēc stundas stāvēšanas rindā, ja ne vēl ilgāk. Paldies! Starp citu, svarīgi atzīmēt, ka benzīns tagad Maskavā ir dārgāks nekā šeit, Amerikas Savienotajās valstīs. Un, protams, man nav jāatgādina jums par IKP uz vienu iedzīvotāju vai ienākumiem uz vienu iedzīvotāju. Par to atšķirību, kāda ir starp pilsoni šeit, Amerikas Savienotajās valstīs un pilsoni Krievijā. Un papildus tam, protams, Krievijā ir ļoti grūti atrast benzīnu. Tagad tā vietā, lai atspoguļot notiekošo, lūk, ko dara Krievijas ziņu kanāli. Viņi būtībā cilvēkiem stāsta: hei, manā laikā, tā saka Krievijas televīzijas vadītāji. Viņi viņiem stāsta: mūsu laikos mums bija pārtikas kartītes. Mēs pat nevarējām dabūt pietiekami daudz ēdiena, lai nu pāēstu. Tagad jums ir tikai benzīna trūkums. Vienkārši pierodiet pie tā. Tas notiek vienā no lielākajiem kanāliem Krievijā. Paskatieties. Nav benzīna? Nu, es un mana paudze vēl atceras, kā pārtika patiešām bija uz kartītēm. Vai tad tu neatceries? Vai kā? Manā pilsētā Krasnodarā 1992. gadā bija kuponi. Mēs tos izgriezām un gājām. Un es personīgi gāju ar spaiņiem, kad man bija 11 līdz 12 gadi. Un kad agrāk pēc ūdens. Ne pēc Coca-Cola vai kaut kā cita, bet pēc ūdens. Jo nebija ūdens. Liela autocisterna piebrauca vairāku kvartālu attālumā, un tev bija jāiet ar kannām un spaiņiem pēc ūdens. Tas bija tieši Krasnodaras centrā, nevis ar jūgu kaut kur laukos. Tas tiešām notika. Mēs visu to atceramies. Mēs neko neizdomājam. Bet mēs tam tikām cauri, vai ne? Jā, tikām. Un mēs tiksim cauri arī šim. Man par to nav ne mazāko šaubu. Viņi dara visu šo, lai mēs, tāpat kā 1917. gadā, izskrietu ārā, gāstu caur tēvu un tad sataisītu tādu jucekli, ka pat viņi, tie angļi, būtu šausmās par to, ko mēs būtu izdarījuši. Es nedomāju, ka mēs šobrīd atrodamies tādā laikā. Tāpēc es aicinu visus saglabāt mieru. Saglabājiet mieru. Jā, ir grūti. Jā, ir ļoti grūti. Ir ļoti grūti. Starp citu, šī ir tā pati sieviete, kura kara sākumā teica Ukraiņiem, lai gatavojas sveikt Krievu karavīrus, kad viņi maršēs garām jūsu mājai. Un tagad viņi saka Krieviem nomierināties, vienkārši izciest sāpes. Tā tas notiek. Es domāju, ka tas ir perfekts attēlojums tam, kā šis karš izvēršās Krieviem. Kā viņi cerēja, ka tas notiks, salīdzinot ar to, kā tas patiesībā notiek realitātē. Tagad šīs nedēļas tikai biedriem paredzētajam saturam mums atkal ir bijušais Navy SEAL Čaks Fārs, kurš analizē notiekošo frontes līnijās. Kā jūs zināt, viņa analīze ir ekskluzīva Basics Insider biedriem. Tātad, ja vēlaties pilnu analīzi un pārējo tikai biedriem paredzēto saturu, jūs varat kļūt par biedru jau tad, noklikšķinot uz pogas pievienoties zemāk, vai apmeklējot basicsinsider.com. Jūsu atbalsts ir tas, kas mūs uztur un ļauj turpināt šo neatkarīgo atspoguļojumu. Tāpēc liels paldies visiem, kas mūs atbalsta. Un tagad mums ir Battlefield Breakdown. Apskatieties! Visbeidzot, es zinu, ka tu to jau mazliet pieminēji, bet man ir fragments no CNN, kur viņi izjauc Ziemeļkorejas raķeti. Ir briesmīgi to skatīties. Un ņemot vērā statistiku, 95% Krievijas precīzās trieciena munīcijas mērķē uz mājām, tieši tādām, kādā bija tas mazais zēns. Viņi dod priekšroku civilajiem mērķiem. Un tas, uz ko mēs skatāmies šobrīd, ir Savienotajās valstīs ražota schēmas plate, kas ir daļa no KN-23 īsā darbības rādījusa balistiskās raķetes. Ir desmitiem un desmitiem rietumu komponentu, kas ir būtiski Krievijas ieročiem, tostarp arī Iskander raķetei. Es teiktu, ka jūs droši vien varat būt pārliecināts, ka Orešņika vidējā darbības rādījusa balistiskajā raķetē visticamāk ir tās pašas schēmas plates. Ziniet, tas ir ļoti nērts fakts, ka nakts redzamības termālās un mēķēšanas optikas sistēmas Krievijas T-90 tankā visas tika ražotas Francijā. Tātad šīs sastāvdaļas, šīs rietumu sastāvdaļas, sankcijām tiešām ir efekts, bet acīm redzot, tās ir nedaudz caurlaidīgas. Bet Krievija, Ķīna un Ziemeļkoreja pilnībā ir atkarīgas no šo schēmas plašu kontrabandas,
jo tās pašas tās nespēj saražot. Tāpēc ir patiešām grūti skatīties tādu video fragmentu. Un es ar prieku atgādinu mūsu klausītājiem, ka tas notiek gandrīz katru dienu Ukrainā. Un tie nav blakus postījumi, tie nav negadījumi. Tie ir mērķtiecīgi izvēlēti mērķi, vai ne? Jūs dzīvojat daudzdzīvokļu mājā Kijevā. Jūs esat mērķis. Jūs dzīvojat dzīvojamajā namā, kurā dzīvoja tas mazais zēns. Jūs esat mērķis. Un tas, ko viņi vēlās panākt, ir izplatīt teroru. Un vai Krievi uzskata, ka viņiem ir kāds ieguvums, vēršot savus resursus pret civilās infrastruktūras objektiem, nevis militāriem objektiem? Vai viņi uzskata, ka viņiem ir kādas priekšrocības? Vai tas var palīdzēt viņiem ātrāk uzvarēt karā, rīkojoties šādi? Kāpēc viņi to dara? Zini, tā ir vienkārši brutalitāte. Vēsture mums ir parādījusi, ka tas nestrādā. Briti netika piespiesti padoties Blica laikā, vai ne? Amerika ar bombardēšanu nepiespieda Hanoju padoties. Neviena nācija nekad nav tikusi piespiesta padoties ar bombardēšanu, un patiesībā sabiedrotie ar bombardēšanu nepiespieda nacistisko Vāciju padoties. 1945. gadā vācieši saražoja vairāk lidmašīnu nekā visā iepriekšējā kara laikā kopā. Tā ir vienkārši Krievu brutalitāte. Vēsture mums rāda, ka tas nevis iebiedē cilvēkus, bet gan mobilizē viņus. Tas viņus satuvina, kas ir pamata psiholoģiska parādība. Ja jūs pakļaujat cilvēku grupu stresam, neizbēgami viņi satuvinās. Bet Krievija to dara daļēji aiz vilšanās. Un atklāti sakot, viņi nevar atrast Ukrainas militāros mērķus. Šis karš mums ir parādījis, ka signāla izlūkošanas, taktiskās izlūkošanas un pat satelīta attēlu ziņā Ukraina ir gaismas gadus priekšā Krievijai. Jo papildus savām iekšējām spējām viņi katru dienu saņem pirmklasīgus NATO satelīta attēlus. Ukrainas amatpersonas CNN pastāstīja, ka Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu skaits strauji pieaug. Šogad līdz šim to jau ir bijis 194. Un apmēram trešdaļa no tiem, vismaz 60, tika veikti izmantojot Ziemeļkorejas KN-23 raķetes. Taču šīs primitīvās raķetes, kas ir daļa no pieaugošās palīdzības, jo arī Ziemeļkorejas karavīri ierodas Krievijā, balstās uz sarežģītām tehnoloģijām, kas slepus ievestas noslēgtajā valstī. Viena no tām tiek demonstrēta Ukrainas izmeklētāja raķešu atlūza noliktavā Kijivā. Tā ir šausmu māja. Droni, kas vajā nakts debesis, raķetes, kas iznīcina dzīvības. Viņi pārmeklē putekļus, lai uzzinātu, kā darbojas slepkavošanas mašīnas. Šeit tiek atjaunoti Shahed Irānas drona ķēdes elementi. Daļas no Kinžal raķetes Shahed Irānas drona un Krievijas Orlan izlūkošanas drona. Viss tas, kam Ukraina ir bijusi pakļauta jau daudzus mēnešus. Taču galvenais šīs Ziemeļkorejas KN-23 raķetes, kā viņi saka, ir atkarīgas no komponentiem no Amerikas Savienotajām valstīm un Nīderlandes. Tātad, kad viņi izjauc kaut ko tādu kā šo, vai galvenais mērķis ir tikai noskaidrot, kas izlaužās cauri sankcijām, vai arī viņi iegūst kādas militāras zināšanas, kas varētu dot viņiem priekšrocības? Jā, mēs redzējām, ka viņi bija pilnībā rekonstruējuši Shahed drona navigācijas un lidojums sistēmas. To dara, lai varētu atrast sistēmas ievainojamības. Piemēram, saliekot to visu kopā un padarot to funkcionālu. Jūs varat atrast elektroniskās karadarbības ievainojamības vai pretpasākumus, lai izjauktu tā navigāciju, lai izjauktu tā lidojumu vadību. Un pieauga notriekto Shahed dronu īpatsvars, un būtībā 70% Shahed dronu tiek notriekti katrā uzbrukumā. Dažreiz tas ir 100%, bet arvien lielāks šo notriekto skaits ir ar elektroniskās karadarbības rezultāts. Bet jūs vienmēr vēlaties, lai tas notiktu katru reizi, kad tiek veikts precīzs ieroču trieciens. Viņi pārbaudīs katru mazāko detaļu, ko vien varēs, ar mērķi pilnībā salikt lidojuma vadības sistēmas. Tātad atkal jūs varat redzēt, kā tas darbojas un kā to salauzt. Šī kaste, kurā ir desmitiem mazu schēmas detaļu, ko ražojuši labi zinām uzņēmumu ASV vai Eiropā, uz kuriem attiecas globālas sankcijas, bet bieži tiek kontrabandas ceļā nogādāts uz Ziemeļkoreju caur Ķīnu. Bet, kad jūs to visu atverat un atrodat amerikāņu komponentus, kā jūs jūtaties? Šķiet, ka ir ļoti daudz sankciju.
Te ir raķetes korpusa atliekas, visa elektronika ir ārzemju izcelsmes. Tur nav nekā korejiešu. Korejiešu ir tikai metāls, kas rūsē. Mikrošēmas un šēmas, kas nonāk Krievijā, var ceļot caur Ziemeļkoreju vai pat Ķīnu kā starpnieku. Taču galu galā tās ir ASV dizaina un ražojuma. Mēs saprotam, ka tas galvenokārt nāk no Amerikas Savienotajām valstīm. Taču valsts var būt. Un tā var būt Malaizija vai Taivāna. Bet šī ir galvenā mītne mums ir kopīga. Pieaugošo raķešu radītajiem zaudējumiem Ukrainas amatpersonas uzskata, ka rietumu uzņēmumiem jāuzņemas atbildība. Sākot ar ceturtdienas Krievijas jaunā ieroču palaišanu un beidzot ar pieaugošo zaktu Ziemeļkorejas raķešu izmantošanu, šī kara globālā ietekme pieauga. Jā, zini, ir vēl viena lieta, kas izriet no tā. Ja tu identificē uzņēmumu, kur detaļas parādās Ziemeļkorejā, zini, tur ir. Vajadzētu pārbaudīt šo uzņēmumu, kam viņi pārdeva. Un zini, Irāņi ir eksperti čaulas uzņēmumu izveidē. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un godīgi sakot, ir grūti izskaust alkatību, vai ne? Cilvēki ražo šīs lietas, viņi vēlas tās pārdot, un varbūt viņi nav tik piesardzīgi, kā vajadzētu, domājot par to, kam tās nonāk. Un daži no šiem schēmām var šķist pilnīgi nekaitīgi. Dažiem no tiem, atklāti sakot, neviens pat nenojauta, ka tiem varētu būt pielietojums precīzijas ieročos, īpaši starpkontinentālajās balistiskajās raķetēs. Bet atkal, kā jau zināt, sankcijas ir viegli apējams, un mēs joprojām nedaram visu, ko varam. Jā, un tas pat nav pašas kompānijas vaina, vai ne? Es lasīju kādā Financial Times ziņojumā, ka kalkulatori, kurus sūta piemēram uz Kazahstānu vai valstīm ap Krieviju, tiek nosūtīti atpakaļ uz Krieviju, un tad no tiem izņem mikroshēmas. Sākotnējai kompānijai to būtu ļoti grūti apturēt. Jā, tieši tā. Un Kazahstāna ir galvenais kanāls visam. Sākot no automašīnām līdz termokamerām līdz Visam pārējam, visas šīs lietas, kurām ir pielietojums kaujas laukā. Tātad, vēlreiz, ja jūs pārdodat preces Kazahstānai, es domāju, ka jums vajadzētu zināt, kur tās beigās nonāks. Jā, tā ir taisnība, bet vienlaikus ir tā, ka tur arī ir grūti. Es nezinu, kā valdības amatpersonas ar to tiek galā, jo tu īsti nevari apturēt kalkulātoru nonākšanu Kazahstānā, vai ne? Tas būtu pārspīlēti. Tieši tā, un tas arī parāda to tehnoloģisko izsalkumu, kāds ir Krievijai. Ja esi gatavs, iegūt zinātnisko kalkulātoru, lai to izjauktu un iegūtu 2 vai 3 tranzistorus. Es domāju, tas parāda, cik improvizētas šīs lietas ir, cik ļoti šī tehnoloģija ir ad hoc. Un atkal, kad Putins iznāk priekšā un dauza sev pa krūtīm sakot, man ir super ierocis, atcerēsimies, ka daļā no tā, ir kalkulātoru detaļas. Tātad, vai Orošņiks man iespaido? Nē, neiespaido. Vai Krievijas valdības bezatbildība nometot, mirvus uz pilsētu? Jā, es to esmu piefiksējis.